pēkšņi. Un piepeši tur pie eņģeļa bija debespulku draudze. Tie slavēja Dievu un sacīja: Gods Dievam augstībā un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts. Lūkas evaņģēlijs. Cik daudz eņģeļu piebiedrojās? Cik daudz eņģeļu bija debesīs? Vai debesīs cīkstējās par to, kurš tiks starp Jēzus dzimšanas svinētājiem? Svētajā naktī gani uzzina no eņģeļa, kas ir noticis Bētlemē, un kļūst par lieciniekiem tam, kas notiek debesīs. Eņģeļu slavas dziesma nav ziņojums cilvēkiem. Tā ir pašu eņģeļu dzīve, kurā daži Bētlemes gani īsu brīdi var būt līdzdalīgi. Tā droši vien ir nepārprotama un bezgalīga laime, ko vērojam Dieva kalpos. Viņa līksmo no visas sirds, jo Dievs mūsu labā izdarīs ko brīnišķīgu. Sūtīs savu dēlu, Jēzu Kristu, lai viņš būtu mūsu glābējs. Tas ir gaviļu cienīgs brīdis. Viņi svin, jo Dievs ir piepildījis solījumu. Jēzus ir nācis pasaulē, lai būtu mūsu glābējs, lai atbrīvotu mūs no grēka, nāves un velna varas. Tas ir Dieva diženās uzvaras un mūsu atpestīšanas sākums. Dārgais Tēvs, pateicos Tev par eņģeļiem, Taviem kalpiem un viņu līksmību par Jēzus dzimšanu. Āmen.